Šogad Alūksnes mākslas skola atzīmē savu 35. jubileju. Šīs notikums vienoja skolēnus, pedagogus, absolventus un arī tos, kuri reiz lika pamatus šai vietai. Vīru un sievu, kuru kopīgais sapnis kļuva par šīs skolas sākumu. Ideja radās 80. gadu beigās. Mēs ar abi bijām Liepnā skolotāji, Liepnas internāta skolā un Liepnas vidusskolā. Mācījām bērniem mākslu. Un darbs nebija viegls, protams, īpaši internāta skolā strādājot, kur bērni bija bāriņi no visas Latvijas, un emocionāli tas nebija viegli. Un mums tā kā gribējās kaut ko vairāk, un tieši 90. gadu sākumā Latvijā sāka dzimt jaunas un jaunas mākslas skolas, un Alūksnei tādas nebija. Tā pamazām tapa Alūksnes mākslas skola, kas savu mājvietu atradusi dažādās vietās. Mūzeja telpās Jaunajā pilī, bērnu dārzā, administratīvajā ēkā, kur tagad darbojas pašvaldība, un beidzot kultūra vēsturiskajā vecajā pilī. Tomēr katras telpas stāstā pielikt arī sava roka, lai radītu tai piemērotu vidi. Jā, tā ir mākslas skola, ir noteikti mūsu mīlestība, arī ne tikai darbs. Mēs pat varbūt sakām bieži vien, ka tas mūsu dzīvesveids, bet gadi ir pagājuši, mēs savu esam izdarījuši, un mēs esam bezgalīgi priecīgi, ka tieši mūsu bijušie audzēkņi, mākslas skolas absolventi tagad turpinās mūsu darbu. Lai gan Anita Vēliņa joprojām aktīvi strādā skolā kā mākslas pedagoģe, viņas vīrs, skolas dibinātājs un ilgadējais direktors Ojārs Vēliņš šī gada septembrī nodeva amatu Ilzei Eglei. Tomēr skolas dzīvē seko līdzi joprojām. Tā ir sirdslieta, jāsaka. Jā, It kā tā skola man ir asociēts, ka viņi visu laiku ir blakām, lai arī es tur neesmu. Bet zinu, ka te viss būs kārtībā un ir kārtībā. Es esmu priecīgs, ka viņi ir direktori un viņi ir tiešām saimnieciska, ļoti enerģiska. Viņai skola ir sirdslieta, viņa pati ir mācījusies šeit, viņas bērns ir mācījies šeit. Tā kā esam apmierināti. Nekas nav apstājies, viss iet uz priekšu. Līdz laikam. Īstenībā es te strādāju jau 12 gadus skolā kā skolotāja. Un skolas kolektīvs jau man arī ir kā ģimene. Visi viņi ir savējie un darbiņš ir zināms. Skolas ēka ir tuva un mīļa dienā. Te ir nākts un strādāts. Tā kā es nevarētu teikt, ka sajūtu ziņā ir lielas izmaiņas. Jā, pienākumu kļuvis vairāk, jā, uzturot šajā ēkā daudz vairāk, bet tādu tiešām drošības sajūtu dod tas, ka viņi visi ir savēji. Tad, kad septembrī pārņēmu, ar 1. septembri pārņēmu, tad šīs direktora funkcijas, man tās asociācijas tā arī bija, ka es saņemu no Ojāra Vēliņa tādu siltā apskāvienā turētu mazuli, kas tagad man būs jātur tālāk un jāaudzina tālāk. Un atbildība liela. Jaunais amats nāca tieši svētku gadā, un Alūksnes mākslas skola savu jubileju atzīmēja 15. oktobrī, rīkojot 2 izstādes. Viena tātad ir par audzēkņu radošajām gaitām, un otra izstāde ir tāda retrospekcija uz šiem 35 skolas gadiem, kur var redzēt skolēnu, gan diplomdarbus, gan tādus gana nozīmīgus viņu darbiņus, kas ir veikti šajā mācību laikā. Jaunās Alūksnes mākslas skolas direktors prioritāte ir saglabāt tradīcijas un rūpēties par kolektīvu, lai pedagogi veidotu vidi, kas iedvesmo bērnus.